Tie pārējie vēl nāk. Nē, Mēs divi. Tu neesi viens pats, mēs esam divi. Jā. Godātie kolēģi, godātie klātesošie, es domāju, ka šodien mēs esam atkal pierādījuši paši sev, ka mums droši vien nav vienalga tas, kas notiek ar mūsu līdzcilvēkiem. Un mēs varbūt, ka ikdienā neaizdomājamies par to, ka ir cilvēki, kuriem šajos laikos klājas īpaši grūti. Mēs varbūt brīžiem neaizdomājamies par to, ka un kā mēs varētu šiem cilvēkiem palīdzēt. Un tāpēc es gribētu teikt paldies organizācijai Ziedot LV par to, ka viņi atrod šo te iespēju, kā tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi piedalīties un palīdzēt kādā veidā, viņiem šo savu vēlmu un šīs savas iespējas realizēt. Un es gribētu teikt, ka Saeimas gan deputāti, gan darbinieki, es gribu uzsvērt, gan deputāti, gan darbinieki, ja ne pirmo reizi, un es ļoti ceru arī, ka ne pēdējo reizi piedalās šādās akcijās, un es esmu pārliecināts, ka tas, kas ir sarūpēts šeit kopīgiem spēkiem, ka tas tiešām aizies pie tiem cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs visvairāk. Es gribētu pateikt paldies visiem, kas to ir atbalstījuši. Es gribētu pateikt paldies tiem, kas palīdzēja mums saorganizēties un kas palīdzēja mums vienam otru atrast. Un es gribētu dot vārdu Rūtai Dimantei, Ziedot LV priekšsēdētājai. Labdien! Tiešām ļoti sirsnīgs paldies par to, ko mēs redzam šeit. Pēdušā Latvija, tas ir palīdzība tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas krīzes dēļ ir palikuši īslaicīgi, varbūt bez iztikas līdzekļiem, un kuriem ir nepieciešama mūsu visu palīdzību. Un tad, tām ģimenēm, kurām ir bērni, ļoti svarīgi ikdienas atbalsts, un ikdienas atbalsts ar pārtiku. Un mēs jau no pagājušā rudens esam uzsākuši tādu labdarības akciju Pēdušā Latvijā ar mērķi reizi mēnesī sniegt pārtikas palīdzību ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās. Un šomēnes esam iesaistījuši šajā akcijā ne tikai tos, kas grib ziedot naudu, lai mēs varētu pārtiku iegādāties, bet iedzīvotāji tātad paši var sakomplektēt savas pakas, kas nonāk pie ģimenēm. Paldies! Es vēlreiz gribētu teikt paldies Rūtai Dimantei. Es gribētu apliecināt to, ka mēs esam gatavi atkal nākamreiz sadarboties. Un es ļoti ceru, ka es vēl savā dzīvē piedzīvošu to, kad ar milzīgiem burtiem avīžu pirmajās lapās būs uzraksts, ka organizācija Ziedot LV ir nolēmusi pašlikvidēties, jo nevienam ziedot vairs nevajag, visiem jau viss ir, lai jums izdodas. Lai tā būtu. Paldies! Paldies!